Nu, tā ir pienācis laiks mums trešajam laboratorijas darbam, kurš, kā izrādās, nav nemaz tik grūts, kā sākumā likās. Tā, trešais darbs jāsāk no otrā darba, tad jau tā, ka mēs nesam pabeidzām otro darbu, tad mēs droši varam atvērt vaļā viņu. Un pieņemot, ka mums viss strādā otrajā darbā, kas mums šeit ideāli viss strādā, mēs turpināsim savu trešo laboratorijas darbu. Tā, mēs iziesim no maina visu, kas mainā ir, jau tā, ka tas ir cits uzdevums. Includes city mums vairs nevajadzēs. Tā, skatoties manu laboratorijas darbu, skatos, man ir otrais variants. Šeit parādīs, kas mums jāizdara. Mums jāizveido statisks atribūts. Jāpievieno būs objekti masīvam un jāizprintē. Destruktors jāizveido. Un vēl visādi tādas lietiņas, kā redzu, šeit arī citiem ir, man ir otrais variants, kur man jāizveido state. Tātad atrast minimālo un papildu uzdevums, kas visiem ir atrast maksimālo, atrast minimālo. Tas būs ritīgi viegls, mēs to arī izdarīsim. Manā pamatā jāizmanto city, jūs pamatā izmantojat, kas jums jāizmanto, ir, kā jūs redzat, employee, card, book, whatever. Ņemot vērā, ka jūs esat paši taisījuši savus darbus, jūs zināt, kā tas ir un kas tur jādara. Tā, nu tad mēs sākam. Būs jāpievieno jauna klase. Jauno klasi mēs pievienosim state. Tas ir man. Jums jāizveido, kas jums ir dots, tad kur uzdevums. Ja jums ir dots zoo, jūs pievienot zoo elementāri, nekas sarežģīts. Pievienot projektam, debug release. Tas būs, ko mēs inklidosim uzreiz jau šeit. State. Okay, tā, tad mums ir tukšs šis. Tā. Ok, tā, es te mazliet sakārtoju, lai man ērtāk ir. Tā. State. Tā. Pam. Tā, ok, šeit būs mazliet maģijas, jo es īsti jums nevaru paskaidrot, jums būs jāgooglē to un jāsaprot pašiem, kas notiek. Tā, ņemot vērā to, mēs varam, es sākšu ar typedef cities. Okay, cities. Houses. Tā, ok, šīs divas rindiņas ir tā burvīgā lieta, ko jums ir jāguglo un jāsaprot, kāpēc typedefs ir un kas vispār šeit notiek pēc būtības. Sanāk, kad mans typedefs šī gadījumā es pārdēvēšu savu city par cities un tad izveidošu vienkārši, izveidošu īstenībā jau šitas arī skaitās tā kā cities. Tas ir tāds mindfucks vienkārši, jā. Un es ieteiktu jums šo iemācītos, droši vien būs jautājums par to, tā kā, lai jums veicās ar to. Un jā, ņemot vērā, ka šeit es izmantoju city, jums noteikti ir jāizmanto, pieņemsim, employee. Pirmam variantam, tā kā būtu employee, tad jūs izmantosiet šeit employee kā dinamiskais masīvs un būs employee, pēc tam jūs rakstiet, ko jūs tur vēlaties. Tā, pirmais mums bija jāizvieto statiskais kontentais integer, ko mēs arī rakstīsim static constant, kurš būs unsigned int, ņemot vērā, ka vienmēr pozitīvs. Signed, un, what the fuck, come on, jā, un, ok, un šis
Šis saturēs mums konstants lielums, kurš būs maksimālais izmērs masīvam. Pēc tam mums būs unsigned int max size, kas būs, konstantais būs tas, ņemot vērā, ka mēs viņu definēsim, viņš nekad nemainīsies, bet šo mēs varēsim izmainīt jau izveidojot stateu. Šis būs state maksimālais izmērs. Size būs pašreizējais izmērs, cik ir pilsētu mūsu stateā, vai citiem variantiem, piemēram, zoo, cik, kas viņam tur rādīts, ir zoo animāli, cik dzīvnieki, atsevišķi dzīvnieki ir viņa zooloģiskajā dārzā. Tas atgriezīs mums to vērtību size. Tāpēc jums droši vien visiem arī būs size. Vai length, vai pagaid, kas tur computer, te būs bišķiņ kaut kas cits, bet, jūs izdomājāt tur loģiski nekas traks nevajadzētu būt. Tā, state. Mēs pievienosim vēl vienu konstruktoru, kurā mēs noteiksim maksimālo izmēru. Signed int max size. Tad mums būs, kas mums vēl būs, mums kāda getter droši vien. Laikam setters mums nevajadzēs, bet es tāpat uzrakstīšu others. Tā. Pie getteriem mēs atgriezīsim konstanto izmēru. Jā. Const size. Int get max size. Int get size. Nekas jauns jums šeit nevajadzētu būt, jo tas ir viss darīts jau pirms tam. Tagad ir pie others mēs pievienosim mūsu tā kā personālo to uzdevumu, kas ir šeit. Man būs get minimal inhabitants, kas nozīmē minimālu iedzīvotāju daudzumu pilsētā. Tā, jums tur, jūs skatieties pēc savu piemēru, un tad jūs vienkārši nosauciet savu funkciju, kā jūs vēlaties. Manējā atgriezīs long and get min inhabitants. Tā, kas man vēl vajag. Mums vajag pievienot objektu. Tātad pie šeit mums vajadzēs pievienot atkarībā no tā, kas jums tur ir. Manā gadījumā mums jāpievieno pilsētas klāt šim masīvam. Tā, tas būs void, add cities, or cities nav, bet city, constant city. Šī gadījumā mums nevajadzētu aizmirst šeit constant, jo tas obligāti būs. Citādi, ka jums tur kaut kāda dīga vilkiņa būs un šeit to simboliņu, kas tur smuki izskatās. Tā, void print. Un, jā, pēc idejas, mans header files būs pabeigts teiktam. Tā, constant static, virtual. Šī gadījumā virtuāli tas nav tik būtiski iespējams, bet viņš vienmēr man tur ir, tāpēc vienmēr viņu tur atstāju. Tā, nākamais mēs importojam kā parasti visus savus seksīgās lietiņas. Tā. Ok. Tā, sākam ar konstruktoru. Mums konstruktors būs defaultais size. Tikko izveidot masīvs būs, protams, izmērs 0. Max size šī gadījumā būs const max size. No šito mēs nepadosim nevienu vērtību. Tātad,
koncentrēt būs maksājot. Mums šeit noteikti ir vajag arī consigned int state const constant size, un es šķienā iedošu 5. Tātad, ja netiks padots nekāds maksājums vienmēr būs konstants izmērs, un tad būs 5. Tā būtu elementāri. Tā, houses, kas ir cities, mēs izveidošam jaunu new cities. Size. Jā, šitā tā vieta ir, kad mēs izveidojam houses, kas ir katrs būs, kā paskaidro, īstenībā šeit nevajadzētu sauties houses, bet, es viņu tā sauc kaut kā, jums ne? Jā, ļoti izsmaļoši. Tā, bet turpināšu. Es ieteiktu jums pašiem pajautāt, kāpēc tur un kas tur vispār notiek. Man liekas, slaidos par to bija rakstīts, ja es nemaldos. Bet, ja jūs googlēt devtype un vispār, kas tur notiek, tad pēc būtības mēs izveidojam atsauci uz city, un pēc tam no tās atsauces mēs izveidojam tā kā masīvu. Tas masīvs būs tā kā jauns cities, un maksājas tā vienkārši sanāk. Tā, šitos var nokopēt. Šeit destruktors. Destruktors būs mazliet sarežģītāks, mums būs jāizdzēš atsevišķi visas ievietotās pilsētas, vai jūs variantā, vienalga, kas jums tur ievietots ir. Kad tas jāizdzēs atsevišķi, un tad jāizdzēš pats tas masīvs. Delete. Šitā vajadzētu būt pareizi. Lielākas masīvs tā. Konstruktors maksājas size. Jā, tās būtu pabeigts. Šeit katru reizi vienkārši pārrakstīšana. Tu Dievs, maksājas. Šeit mēs atgriezīsim tur size. Es gribēju viņu iezūmot, lai jums vieglāk redzēt. Tā. Ok, šī ir tā mana personīgā tā kā personīgais uzdevums, kur man jāatgriež minimālais iedzīvotājs skaits. Ko es no sākuma darīšu? Noteikti return null. Tas būs jebkurā gadījumā jāatgriež kāds vērtīgi, ņemot vērā, ka mums ir long, tad es atgriezīšu kaut kādu vērtību, ja neko citu neatrod. Vispirms es pārbaudīšu, vai vispār masīvā ir kādi, vai man state'ā ir kāds pilsēts. Pirms es eju cauri lūpam un meklēju vispār pilsētas. Un tad mans daudzums būs vienāds, mans pats pirmais daudzums būs vienāds ar pirmās pilsētas daudzumu, kad būs daudzums. Un tagad mēs taisīsim for loopu.
Un viens cifiņš vienkārši pārbaudīsim, vai daudzums ir lielāks nekā houses pēc G daudzums. Un ja tas ir lielāks, tad mēs daudzumam piešķirsim houses. Tas nozīmē, ja šis ir lielāks, tad tas nozīmē, ka šis daudzums ir mazāks. Tad to mēs piešķirsim mūsu daudzumam. Un tā kā pabeigsies cikls, mēs vienkārši atgriezīsim daudzumu. Un ar to arī tas personīgais uzdevums pabeigts. Pilsētu pievienošana. Okay. Šeit būs, šeit būs arī interesanti. Mēs pievienosim gadījumā, ja max size. Šī gadījumā te būs to do, jo, ja izmērs jau sasniedz maksimālu izmēru, mēs nevaram pievienot. Šī gadījumā mēs izmetīsim to exception, kas mums būs jāizveido pēc tam. Citā gadījumā mēs droši varam pievienot house. Šis ir viens no interesantiem veidiem, kā pievienot, jo tās paskaidrošu. Tā. Tad šis ir vērtības. Šī tad ir. Ja. Tā. Kas šeit notiek? Šeit ir viltīgs veids, kā šī gadījumā mēs tā kā size, ja mums size šī gadījumā būtu to 0, mēs viņu palielināsim par 1 pēc tam, kad pie size jau size 0 būs ievietot jauna pilsēta. Tātad šī gadījumā, ja es vienkārši ierakstītu šeit size, un šeit man būtu vienkārši jāizdara šādi, un tas būtu pilnīgi tas pats, bet viltīgā gadījumā mēs jau uzreiz vienā rindiņā varam tā kā to izdarīt. Jo no sākuma mēs tā kā 0. ievietosim citi, un tad size mums jau būs 1. Un pēc tam vienkārši tā iet uz priekšu katreiz, ka pievienojam pilsētu, līdz sasniedz maksimālo. Tā. Tā, pēdējā mums ir palikusi print. Mēs izprintēsim visas pilsētas, kas mums ir masīvā. Tā. Šeit būs +1. Vēl viena lieta ir, kad es vēl pats nesu šo darbu nodevis, bet es ceru, ka jums nevajadzētu būt problēmām, ja jūs tomēr kaut ko nesaprotat. Ja jūs kaut ko nesaprotat, tad jums noteikti ir problēma. Tā, print funkcija tāpat pabeigt, izveidījuši vienu līniju, kur vienkārši numurs pēc kārtas, izvedīsim house, kas šī gadījumā būs šis print. Jā. Tā. Nākamais.
Nākamais. Tā, ok. State. Dinamiskais state. Būs vienāds ar new state izmērā 3. Jā, tā, ka mēs jau pievienam kaut ko dinamisku, mums jau uzreiz viņu vajag tā kā pierasīt, lai mēs viņu neaizmirst vēlāk izdzēst. Tā mēs pievienosim, mēs steitu aizpildīsim ar pilsētām. Es ņemot vērā, ka man maksimālais izmērs ir 3, tad es 3 pilsētas pievienot, lai mēs pārbaudītu savu error checking, kurš ir uzdevumā record handlings 5. uzdevums mums error, exception handlings jāuztais būs. To es arī uztaisīšu. Tātad mums vajadzēs 4 pilsētas. Viens plus šitam. Tā. Ņemsim city. Viens. Labi, šo mēs paņemsim kā dinamisko. Vienkārši tāpēc, ka mēs varam. Talsi. Mans iedzīvotāju daudzums tur ir tāds. Kods tāds. Un rajoni 5. Tā šo es varu kopēt. Vai arī nē. Es labāk tā C1, C2, 3, 4. Iedzīvotāju daudzums 5. Pamaini. Te vienkārši pamaini kaut kādus skaidrus, kādu tur nekāds sakars nav. Vienkārši pārbaudēji. Rīgā būs par 1 cilvēku vairāk nekā Talsos, ņemot vērā, ka es atbraucu šeit. Tā. 6. Un šeit 7. Un tā būs Jūrciems. Tā. Tas tātad mums ir. Pēc idejas mums nevajadzētu būt nekādiem erroriem, neskaitot šo erroru. Ok, es pēc tam amelēs to tūlītās paskatīšos. Līdz tam mēs tiksim. Tā. Tagad būs jāveido. Catch. Okay. Tātad ar 3 punktiem catch nozīmē, ka mēs noķersim jebkuru kļūdu, kas starp šajā kodā būs ierastīts šajā vietā. Tā ir ļoti slikta praksa, jo mēs nezinām, kādu tieši kļūdu viņš mums izvedīs, kādu kļūdu mēs tieši noķērām. Tāpēc mēs izveidosim savu jaunu klasi. Mēs viņu nosauksim, kā viņam tur bija nosaukts, tā klase overflow exception, es pieņemu. Jā. Mēs tā mums protected nevajag, private mums arī nevajag. Šī gadījumā šeit mums vēl vajadzēs overflow exception const overflow exception un skaistā zīmīga beigās. Tad būtu tas. Šeit mēs, šeit mēs pievienosim šo. Tā, šeit es pārkopēšu no to, kas viņam bija dots. Tas ir viņa slaidos, bet jūs varat pārrakstīt, ja jums kaut kas nesnāk tā. Oi, tā, gribās padzirties. Tūlītās. Tā,
Tas mums ir. Tagad mēs, lai šajā vietā to-do mums ir. Ok, šeit mums vajadzēs throw. Ok, throw overflow exception. Lai mēs varētu izmantot overflow exception, mums vajadzēs inkludot šajā, ok, mums šeit nav nemaz tā, tur tā kļūdiņa bija. Šeit vajag inkludot uzreiz jau, jā, include city. Un šeit mums vajag inkludot overflow exception. Tās, jā, to es aizmirstu pašā sākumā jau inkludot to noteikti, neaizmirstiet sevi inkludot no tā, no kā jūs taisat šajā vietā. Šo jums noteikti jāiekludo, lai viņš var atrast. Tā. Mazliet piekārtoju šo kodu. What the fuck is this? Ok, šeit tas. Okay. Overflow exception. Ok, šādam viņam vajadzētu izkrīties. Ja būs overflow exception, tas nozīmē, kā pilsētu tā, šeit mēs izvadīsim to, kādu ir sasniegts errors. Manā gadījumā tas ir, kad nevar pievienot jaunu pilsētu. State is full. What the fuck? Tā, tas būtu tas. Tagad mēs pievienosim stateam visus 4. Un, jā, pievienošam vienkārši write it then add city c1. Jātver, ka šis ir dinamiskais, tātad mēs šeit pilksim zvaigžņu klāt. Pēc pievienošanas mēs izvadīsim ārā to, kā pilsēta ir pievienot. Jādara. Oh shit. Bet no nosākums. Endline. Un izvadīšu daudzumu, cik stateā pašlaik ir pilsēta. Tik daudz rakstīšana. Get size. Kur ir? Ok, get size. State get max size online. Izskatās cerīgi. Tā mēs pievienojam vienu. Šo mēs varam pārkopēt. Arī mēs pārkopēsim. Tad pievienosim otro pilsētu. Tā. Šeit būs C2. Šo mēs varam pārkopēt. Un mums vajadzēs līdz C4. Es liekas, ka daudz ir. 1, 2, jā, skatījumā. C3, C3, 4 un C4.
pēc idejas, kam vajadzētu tādu notikties, ir ņemt vērā, ka mums izmērs ir 3. Mēs no sākuma pievienosim Talsi, Ogru, Rīgu. Un pēdējam nevajadzētu pievienoties. Pēdējais mums izmetīs eroru, kurš būs šis erors. Tā pēc teorijas vajadzētu notikties. Un, ja nu kas, tad mēs izvadīsim, kad vispārējie erori, ja kāds mums izmetās, kas, protams, nevajadzētu notikties. Un error. Vienkārši izmetīsim paziņojumu to, ka mums nav zināms iemesls, kāpēc ir kaut kāds neizdevies kods. Tā. Tā. Atkal mēs esam pievienojuši vienu šo, tad mums ir obligāti jāizdzēš. Delete C1. Pēc pievienošanas es izvadīšu. Šeit jau jūs varat arī izpausties, kā jums ļaujās izdomu, kā smukāk izvadīt informāciju uz konsoli. Come on. State print. Okay. Man state prints būs state print. Un tad mēs jau izvadīsim man personīgi uzdevumu, kas man bija noteikti minimālo iedzīvotāju daudzumu. Tas jāpārliecinās, ka mēs izvadam pareizo. Min iedz daudz. Okay, mean state get min gibt turni. Tā pēc idejas, vēl smuku man vienkārši ne, bet es izvadīšu, kad pēc šīs rindiņas viss tiek izdzēsts. Tas lai nejauc mums tur delete stop. Tā, ok, nu ko, laiks pārbaudīt savu varoņdarbu taisīto. Pirms mēs palaižam, šeit ir šādi pieredums no Javas. Tā, kas viņam te nepatīk? Nepatīk mans end, ja? Kas viltīgs. Ok, kas viņam šitam nepatīk? Ok. Punktiņš. Ņemot vērā, ka tie nav dinamiskie, tad šeit ir jābūt punktiņiem, nevis būtiņām. Ok. Tā, ok, end atkal. Ok. Es copy paste labi uztaisīs tā. Come on. Nu, bet es saveoju, ko viņš dara. Ok. Cout, ok, šitā te mums ir jāpievieno tas pats, kas, tā, kur mums ir settlement, header files. Mums ir jāpievieno, ok, šitas ne, šī lietiņa. Ņemot vērā, ka mēs šajā klasē arī izvadam cout, tad mums ir vajag, lai mēs varam izvadīt viņus. Strings man neaizies. Un maģija. Tā. Tu
citās, paskatīšos, kas vajag. Tā, error labošana vienkārši aizraujoši. Tā, atkal mums ir dinamiskais šeit, un te mums vajag punktiņu. Tā ir viena lieta, kas man citreiz aizmirstāts, ir, kad dinamiskiem izmantojam bultiņus, un nedinamiskiem mēs izmantojam punktiņus. Un tā, mums vēl ir error, tā, tas ir tik jautri. Tā, paskatīšos, kas, ok, šitā mums ir šis. Ok, aizgāja. Tā, aha. Tātad city added, kas tur city pievienojam tals, pievienojam Moga, pievienojam Rīga, mēs nevaram pievienot Jurciems, jo mums ir pilns, nevar pievienot jaunu pilsētu, state is full. Un tad pabeidz. Izprintējam stateu, minimālais iedzīvotāju daudzums ir 555 purnī, un tas ir ogrē, viss ir pareizi. Tā, tas laikam arī viss. Nekas super sarežģīts. Tā. Jā, tas arī viss. Ceru, ka jums veiksies šo uzdevumu tikpat labi, cik man, ar tikpat daudzām kļūdām. Un veiksmi!